4 gadi, vairāk kā 4 gadi, tātad notiek karš, un mēs esam bijuši vienmēr aktīvi, Latvija, es ņem vērā, ieņemuši esot vadošo pozīciju. Tagad mēs uzskatām, ka mums jāpārslēdzās nepamatot šo te pozīciju, bet nedaudz mums jāpārslēdzās ir uz iekšējo drošību. Jāpārslēdzās ir uz civilo aizsardzību, jo civila aizsardzība ir, pat 4 dienu atpakaļ vētra pierādīja, ka civila aizsardzība mums nestrādā. Mēs neko nezinām. Aicinātu neizdarīt izvēli par tādu pieeju, kur mēs šodien vai arī pēc gada vai pēc pusgada pieņemam lēmumu, ka mums ir savas problēmas un tāpēc karš Ukrainā mūs neskar. Vairāk ir pieminējuši, ka nevajag aktīvu priekšplānā lomu, jo tas apdraud nepamato palielināt. Es atbildētu par to lomu. Es jau nesaku, ka mums ir pilnīgi nav jābūt priekšplānā. Es saku, ka mums jāsāk koncentrēties uz iekšējo drošību. Tas ir daudz svarīgāk. Īstenībā mēs tāpēc esam pionieri. Tā ir viltus dilēma. Nav tā, ka var valsts darīt vienu lietu tikai. Valsts var darīt vairākas lietas vienlaikus. Sakiet, vai pašvaldībās mēs zinām, kur ir iesaukšanas punkti, kur ir medpunkti, kur ir bumbu patvērsmes, vai, piemēram, mēs zinām, kā mēs evakuēsim savas ģimenes, bērnus un sievietes. Šī ir pamatota kritika. Vai mēs zinām, kā strādās lidostas ostas? Nenozīmē, ka nevajag mēs to nezinām, tāpēc, ka nevienam cilvēkam ģimenes pašvaldībā nekur citur nav nevienas informācijas, kur iet un kur pieteikties. Ja, piemēram, mēs gribētu iet karot, kur es iešu pieteikties? Man ir 60 gadi.